Atbalsta Faringo Spray. Šovu piedāvā Okarte. Čau, Sandī. Čau. Ko viņš tur stāstīja? Šis pār neko tādu īsti. Ko tur kaut kāds sīkums, neko viņš nav pateicis, ko tā Sandī uzpuš? Nē, labi, viņš, protams, īsti neņem galā, bet tajā brīdī vienkārši, un pēc tam uzreiz pasaka, un pēc tam uzreiz smaidi, kā kas nebūtu bijis, un kas viņam saka, padomā, ko tu saki, ko es pateicu? Tas tā, protams, jāsaprot arī, ka cilvēks viedzērs, viņš arī pilnīgi citā pasaulē lido, un visu liekas savādāk, un daudz lietas neatcerās, vai arī pasaka, varbūt kā negrib, kā nodomāts un tā. Pasaka, lūdzu, ko viņš pateica? Stula baita, kur krīt uz nerviem, kas man prasa, kad stula baita, kur krīt uz nerviem, vēl tu kaut kādu vārdu sekoju, to es īsti nesapratu. Un tad vienkārši, bet tas, kā viņš jau pasaka, bet tu taču tāpat zini, ka es tev mīlu, pēc tam nāk klāt man. Stula baita, kur krīt uz nerviem. Labi, tā viņš man reizēm var pasaka arī dzīvoklī, bet tā gluži tādā salikumā, tādu vārdu salikumā vēl nebija pateicis. Skarbi. Jā. Un tad vakar arī bija diskusijas par to. Labi, es nezinu, kas var nāk. Saki. Nē, par to, ka cilvēki, skatoties maniem, redz tikai kaut, teiksim, viņi redz to, ko viņi grib redzēt. Nezinu, kaut kādu blondīnu stulbu, kur lēkā savā pasaulē. Stulba aita, kas krīt uz nerviem? Jā, kur savus 18 gados tikai to vien zina, kā, nezinu, lekt katram puisim noteikti virsū, kā daudz tā domā, vai, nezinu, runāt muļķības, neko nedarīt savā dzīvē, nesasniegt un nahaļaut dziedāt, godīgi sakot. Tā varbūt, es nezinu. Bet, kāpēc nahaļaut dziedāt? Nezinu, tā jau šeit ir. Bet vienkārši tas, ka ir cilvēki, kurš zina, ka, es nezinu, teiks arī man tāda saskata, acīm redzot, paši ir tajā primitīvajā līmenī, ar kādu skatās uz manīm. Un man vienkārši vakardien ļoti labs vārds pateica Līga Liberti, kad es pie viņas biju. Viņa pateica, Sandijs, uzskat, ka tagad ir tas brīdis, lai tev to pateiktu, uz tā, ko es izdarīju. Viņa saka, es gribēju pateikt, ka tu esi viens no visinteresantākajiem cilvēkiem, kādu es esmu sastapusi. Es saku, kāds domāts un tā. Un viņa pateica, ka es esmu ļoti, ļoti daudzšķautnaina. Varbūt tādu, pateikt. Tev par šitādām lietām piesaisties tikmēr, kamēr... Bet man tas visu laiku noteikti, man mamma arī visu laiku saka, kāpēc visās karstajās sarunās tikai par mani visu laiku? Labi, es esmu tāds cilvēks, nezinu. Pierē ļoti. Un tas jau tikai vajadzīgs šaubām. Labi, bet ja tur jau tā lieta, bet kāpēc kāds nevar vienkārši vienā dienā, es nezinu, kādu šitā te nolikt, tas vienkārši pateikt, bļāņas atšujies, tu baigi labāks es, bet visi jūs tikai uzjauties, labi, es nesaku viss, tas ir pārāk skaidri teikts, bet vai man tas tā šķiet? Es nevaru vairs izturēt, es vienkārši aiziet pateikt, man psiholoģiski es to nevaru izturēt. Visu laiku tikai man kaut ko piesien. Es arī esmu tikai cilvēks, kur man ir kaut kādas mērs. Bet, Sandī, es taču tikai balstās uz to, ko tu esi teikusi. Sandī. Kurā brīdī Haraviņa pati to teica, ka viņa ir koļījusies Valteram? To es balstījos to, ko jūs teicāt. Bet, ja mēs runājam par to sestdienas nakti, tie bija Sandijas vārdi. Arī sabučo, Sandī. Vairāk. Tad, ja mēs atkal piesiešu, ka viņi koļīja mani. Atbalsta Faringo Spray. Šovu piedāvā Okarte.